jūs zināt, tāds Tomas Edisons, kas izdomāja to klālspūdu, tagad mēs viņus lietojam, viņas jau tagad ir mainījušās, kad viņš izgudroja, kad viņš mēģināja atrast to audums vai kaut kāda vadīs, kas tos gaismu dos, un viņš tur 100 reižu mēģināja visādus tur elementus izmantot. Viņš aizgāja līdz 1000 reizei, viņš 1000 reizes bija mēģinājis, un nekas neizdevās, bet 1001 reize viņam izdevās. Un viņam ir tas slavenais teiciens, ja es viņu pierakstīju. Es neesmu izgāzies 1000 reizes, es vienkārši esmu atradis 1000 veidus, kas nedarbojās. Es vienkārši esmu atradis 1000 veidus, kas nedarbojās. Ja? Un redziet, viņš neļāva savam prātam padoties. Viņš cīnījās. Ja? Viņš mēģināja vēl, viņš mēģināja vēl. Un ziniet, tas, ko Jēzus mācekļi bija mēģinājuši, un tad Jēzus saka, bet uz manu vārdu. Un es ticu, ka tas ir vārds no Dieva, ka Dievs aicina mūs šajā nedēļā, ja tu esi mēģinājis 1000, 100 reižu, tad šodien, ja, mēģini uz Jēzus vārdu to tīklu izmest. Mēģini to problēmu risināt uz Jēzus vārdu, Jēzus vārdā. Un ziniet, un Jēzus vārdā nenozīmē vienkārši pielikt klāt vārdiņu Jēzus vārdā, ja. Vienkārši es Jēzus vārdā, tagad to pašu visu daru Jēzus vārdā. Nē, tas nozīmē darīt saskaņā ar Dieva, jeb Jēzus gribu.